Я их водил в школу, в детский сад, я с ними учил этот латышский язык. О чем вы говорите? То же самое со мной, смотрите. Я из латышской семьи, я родилась в латышской семье. Я вообще с тобой не хочу говорить. Tu pārdzīvo par to purvu valodu. Tā latviešu valoda šeit pat purvā var Klausies ar tevi, kur tā latviešu valoda tikai Latvijā ir vajadzīga. Es tevi vispār netaisos runāt. Латвия всегда была многонациональной страной. И я буду разговаривать так, как считаю нужным. Латвия всегда была многонациональной страной. И здесь жили и евреи, и украинцы, и латгальцы, и все. И поэтому такие, как ты, тут рулить не будут. Здесь будет рулить многонациональный народ Латвии. А ты вчерашний тем, Бандик. Mēs varam uzlikt tēmu, piemēram, ko jūs domājat par Вот Latvijas тебе, мать Света, я могу тебе отчет сказать. Par viņiem nerūpējās, vai mēs varam palaist šādu tēmu, kāds ir uzskats par Какая šādiem тема? От того, что вдруг сейчас все, подожди, Бандик. Vai par šito tēmu, Arvi, ja? Kas būtu jādara šiem vīriešiem? Kas būtu jādara šiem vīriešiem, kuri radījuši bērnus vienalga kādā veidā nerūpējās par viņiem, uzliek uz valsts līdzekļiem šos, tātad mēs kā nodokļu maksātājiem. Šeit sēž cilvēks, ja, kurš nekad pa savu bērnu nav audzinājis, nekad nav par viņu rūpējies, kaut ko mulda pa Stambulas konvenciju, kaut ko runā par demogrāfiju un tam līdzīgām tēmām. Ko jūs domājat, kas mums būtu mūsu tautā, kurā daži aicina radīt vairāk bērnus, bet tāpat laikā mums ir arvien vairāk bērnu nami tiek atvērti, ja? Kur bērni klīst pa ielām, nemācās, no viņiem arī nebūs nodokļu maksātāji dēļ šādiem idiotiem. Kas mums būtu ar šādiem, es aicinātu vienkārši izteikt viedokli, kas mums būtu jādara šādiem vīriešiem? Lūdzu atbildiet tīri pēc savas izpratnes. Es gribu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies. Uguns Barām? Nē, jā, es sapratu, tēma ļoti laba, starp citu aktuāla. Un es pateikšu tā, ka šī ir tāda ļoti smaga problēma, ar kuru neviens vispār negrib risināt. Un viena no problēma ir tāda, ka šitas tie, kas ir tie uzturlīdzekļu nemaksātāji, viņi ļoti daudz ir principā nonākuši tādās parādu jūgā, kas ir saistībā ar zvērnātiem tiesu izpildītājiem. Un šī ir tāda ļoti smaga problēma, ko minūtēs neizstāstīšu, ja? Bet fiška ir tāda, ka pirmā kārtām jārada iespējas, lai šie cilvēki var atgriezties darba tirgū pilnīgi legāli. Viņi principā, tie, kas gribēs legāli atgriezties, iespējams, viņi nemaz nav noziegušies. Varbūt viņiem bijis ir kaut kādas problēmas tur ar kaut kādu finansējumu, kaut kādu mēnešu, 2 garumā, ja? Un automātiski nonākot ZTI rokās, viņš vienkārši palicis ir neapskaužamā ситуация. Леонид, твои мысли по поводу тех, которые не платят средства детей, и какое должно быть ответственность от общества, от самих, скажем, не тех, которые, скажем, не заботятся о своих детей. Я хочу сказать, понимаете, вообще-то это такой вопрос пустой, я бы назвал этот вопрос. Потому что нет однозначного ответа на этот вопрос ни при каком раскладе. Каждый человек вкладывает в слово «любовь» и в заботу разные понятия. Если одному человеку кажется, что он выучил своего, ребенка, тот получил высшее образование и так далее, и... Спасибо. Es gribētu piebilst par to, ka tiek likvidēti vispār valstī. Tiek veidotas kopīgas mājas, kur ir bērni, kuriem jau drīz būs 18, kas tur paliek, bet pārējie tiek atdoti auģu ģimenēs un tā tālāk. Un plusā tas, ka es esmu pati no ģimenes, kur vecāki ir šķīrušies, un tēvi, kas nemaksā alimentus, mātes var iet iesūdzēt viņus tiesā, par ko viņi arī tiek sodīti, ja viņi nespēja maksāt.
un valsts maksā viņu vietā, viņiem tiek arestēti konti, viņiem tiek arestēti īpašumi, viņi nevar neko īpaši, pirmkārt, ar savu dzīvi darīt. Tāpēc, principā, viņi tiek sodīti. Un es domāju, ka tur vairāk neko citu nevajag darīt, jo tas viss ir sieviešu rokās. Ja sieviete vēlas iesūdzēt tiesā, viņa var dabūt visu, ko viņai vajag. Norča? Nu. Man jau tur nav ko teikt, es pats esmu tajā parādnieku sarakstā, jā, tā ir tikai un vienīgi mana darīšana, ka man ir parāds. Tā nav nekādā ziņā bandīta darīšana vai kaut kādu dēļu baru darīšana. Tas ir mans parāds, tās ir manas saistības un tā ir mana privātā dzīve. Viņam tur vispār degunu nevajadzētu bāzt, viņš nav nekas no sērijas vispār pēc noklusējuma šajā sakarā. Ugunsbarons pareizi pateica, ka ir iedzīti tādā ārpus likuma situācijā, ka daudzi nevar legalizēt sevi, legāli nevar iefiltrēties iekšā legāli darba tirgu. Jā, nākas strādāt melnajā, nākas strādāt bez nodokļiem, nākas strādāt bez līgumiem, nākas strādāt ar kaut kādiem kreisiem bankas kontiem un visādīgi nākas, savādāk nevar. Un ja valstī ir tāda situācija, ir kaut kāda daļa, kas ir spējīga nomaksāt. Igor? Man tāds jautājums. Man ir 4 draugi, alimenčiki, parādnieki. Kaut kādas 3 gadus atpakaļ viņiem bija 40,000 parāds jau uzkrājies. Pa bērniem. Vienam tur 40, vienam 20. Katru mēnesi viņam tiesas izpildītājs 400 vai 300 cik tur eiro ņēma nost. Protams, viņi nav Latvijā. Tad man ir vēl 2 paziņas, kas dzīvo kopā un saņem alimentus, jo viņi nevar izdzīvot Latvijā. Es viņam prasu, kā tu jūties, un viņš saka, man vienalga, es palieku ārzemēs. Viņam Latvijā nav izdevīgi vispār strādāt. Tad... Un par to alimentiem, es domāju, vajadzētu tā kā sadalīt. Ja viņi šķirās, ja sieviete ir vainīga vai, kas šķir to ģimeni, tad tas aliments sadalīt tā kā uz abiem. Можно я доскажу? Я не успел. По поводу, того, что я хотел сказать. Я там думаю, я просто не в тему говорил, нет, я говорю в тему. Все, люди, которые сейчас не могут, которые платить элементы и так далее и тому подобное, это не значит, что они плохие отцы или родители или еще что-то. Система в самом государстве людей загоняет. И про это я и говорю, что если один человек дал своим детям хорошее образование и дал им деньги, это не значит, что он воспитал человека.